Labi, lēnām sāksim. Iekārtosimies, noskaņosimies. Iziesim visus ierastos rituālus. Pirmais ir iekārtoties. Sajust savu formu, ērti, komfortabli. Uzreiz varat iedomāties kaut ko priecīgu vai atcerēties, lai jums vieglāk iet. Sajust, kā ķermenis lēnām atslābinās un arī kļūst priecīgs. Ja svarīgi, ka jūs maksimāli relaksēties, ja? Nav saspringums, nulle saspringums. Uz to mēs ejam, kaut kāda daļa saspringuma vienmēr paliek. Mums uzdevums ir izķert šīs vietas, sveiks arī Gint, esam sākuši. Ja, un mierīga domām pārvietojamies pa ķermeni ar uzmanību. Ja. Mēģinam piekārtot vēl formu, asanu. Ja, mugurkauls. Galvenā vieta, kam pievērst uzmanību. Jūsu prāta stāvoklis ir priecīgs un uzmanīgs, vērojošs, jā, vērošanas režīmā esam, jā, vērojam sevi, ķermeni. Mēģinam sajust, kā tas lēnām atslābinās, nomierinās. Vismaz uz mirkli to padarīsim nekustīgu. Pavērojiet vietas, kas jums parasti traucē, kuras sāp, kājas, locītavas. Vēl varat piekārtot šīs vietas. Un atcerieties, ja prāts ir klejojošs, tad mums tas ir jānodarbina. Nodarbinam mēs ar uzmanību, ar piesiešanu ķermenim un elpai. Jā, elpu arī varam jau vērot. Un viss ķermenis mums ir relaksēts, apzināts un noskaņots praksē. Un turpināsim ar mierīgu, vērojošu noskaņu. Sekot elpai un lēnām elpas pagarināt. Mēģiniet uzfokusēties uz elpas ritmu. Nesteigties, bet noturēt uzmanību. Un vērot, kā elpa lēnām izplešās, pagarinās. Un atcerieties, ja domas jums aizvien vēl skraida, mēs varam skaitīt elpas 1, 2, 3 un tā tālāk. Vai varam skaitīt mantru, es ieelpoju un es izelpoju. Es ieelpoju un es izelpoju. Jā, mēģiniet pieredzēt elpas momentu šo brīdi, jā, un šajā brīdī galvenais ir elpa. Ja nav ne pagātne, ne nākotne, jā, prāts ir ieslodzīts, jeb prāts ielaiž saknes tagadnē.
Nu, un elpa ir tas galvenais process, kas šobrīd notiek. Jo jūs vairāk veltīsiet uzmanību elpai, jo mazāk atliks uzmanību citām lietām, ķermenim, trokšņiem ārpusē. Jā, mēģiniet iet dziļāk elpā, vēl uzmanīgāk vērot, sajust elpas smalko dimensiju, prānisko. Ar katru ieelpu jūs atjaunojaties, uzņemat jaunu spēku. Ar katru izelpu jūs atvadaties no liekā, mentālās drāzes, psiholoģiskās drāzes, emocionālās. Turpinam mierīgi padziļināt elpot, atcerieties par vēderu. Vēders kustās, palīdz mums pagarināt elpas. Mēģiniet sajust šī momenta burvību, mieru, prieku. Un turpinam pagarināt elpas, padziļināt. Ieklausieties elpas skaņā. Jā. Jā, arī parastai elpai ir skaņa, ne tikai udžai elpai, arī parasta elpa. Viegla skaņa ir sadzirdama. Uzdevums mums ir pagarināt elpu un noturēt šo elpas dziļumu, garumu, padarīt to ritmisku, vieglu, jā, lai jums elpa nāk viegli, lai jums nav jācīnās. Un tie dalībnieki, kas jau jūt šo ritmu, jā, jūs ziniet, nākamā prakse mums būs Nadī Šadhana pranajama, jeb kreisās labās nāsa elpa. Ja, tie, kas jūt labu dziļumu, jūs varat turpināt praktizēt mentāli. Nadī Šadhanu varat praktizēt mentāli. Mēs pārējie lēnām noskaņosimies kreisās labās nāsas elpai. Ja, atgādināšu vēlreiz tiem, kas varbūt mazāk atcerās. Izmantojam rokas mudru. Pirksti starp uzacīm, rādītāja pirksts un vidējais. Un ieelposim ar kreiso, izelposim ar labo, ieelposim ar labo, izelposim ar kreiso. Ja, šo ritmu lēnām turam, saglabājot elpas dziļumu. Nadī Šadhana pranajama. Īpaši nespiežiet, ja, nāsis ciet, vienkārši pieveram. Elkons iet uz vidu.
Ja elkonis piekūst ar otru roku, varam pieturēt. Ja roka piekūst labā, ar otru varat pieturēt. Un turam ritmu un dziļumu. Pieredzējušāki dalībnieki jūs varat sākt skaitīt 5, 6 pulsus uz ieelpu un tikpat daudz pulsi uz izelpu vai sekundes. Atcerieties, mēs skaitam OM1, OM2, OM3, jā, mentāli. Varam arī mantru izmantot. Ja jums sajūg, sākiet no jauna ar kreiso nāsi ieelpu. Ja kādam ir īpaši cieta kāda nāsa un jums tiešām ir grūti elpot ar kādu no nāsīm, tad jums arī jāturpina mentālā veidā bez rokas ar domām, ja. Ar uzmanību vienā otrā nāsī. Un atcerieties, elpas dziļums saglabājās, ja, tāpēc ir vērts skaitīt, teiksim, 4 sekundes ieelpa, 4 izelpa. Ja atrodiet savu komfortablo intervālu garumu. Ja, svarīgi, lai jūs necīnaties, lai nav piepūle, lai ir miers, lai prāts ir mierīgs. Ja, dariet savu iespēju robežās. Nedaudz pieliekot ar katru mirkli. Tie dalībnieki, kas brīvi elpo uz 5, 6, ja, pēc kāda mirkļa pievienosim klāt arī aizturi, ja, būs elpas aizturi. Ja jūs ieelpojat uz 5 pulsiem, aizturat elpu 5 pulsus un koncentrēties uz acu centrā, un tad 5 pulsu izelpa. Pārējie dalībnieki bez aizturas turpinam. Elpas aizture. Jūs varat ļoti īsas elpas aizturas ieviest. Jā. Ieelpa, sekundi, 2, aizturam elpu un izelpojam, ja tas jums nerada diskomfortu. Svarīgi saglabāt ritmu, lūdumu un atcerēties par prieku. Jūs elposiet dziļi, jums nebūs piepūle, prāts būs priecīgs, jo dziļas elpas ir patīkams elpas. Un prāts neklejos, turēsies pie šī procesa. Jā, vēl 2 minūtes turpināsim. Pavērojiet, vai elpa mainās, vai mainās elpas plūsmu katrā no nāsīm, vai izlīdzinās.
pieredzējušāki dalībnieki, jūs varat vēl pagarināt līdz pat 10 ieelpa, 10 aiztur, 10 izelpa. Ja, tas būtu tas, uz ko mums vajadzētu visiem virzīties. Mums ir jāmāk dziļi elpot, aizturēt elpas un dziļi izelpot. Ja, tad notiek prāniskie procesi daudz intensīvāk. Lēnām gatavosimies noslēgt Nadīšadhānu pranajamu. Mēs vienmēr noslēdzam ar kreisās nāves izelpu, tad aplis ir noslēdzies. Un paliekam uzacis centrā. Ar uzmanību uzacis centrā, jeb šamhavī mudrā varam turēt acis. Ja, vērojam sajūtas pierē punktā starp uzacīm. Ja, jums šeit ir grūti ko pamanīt, tad vienkārši palieciet ar elpu un saglabājiet elpas dziļumu un vēdera kustību. Varat arī atalpoties, piekārtot formu, ja nepieciešams. Bet atcerieties, ja jūs kustēsieties ik pa pāris minūtēm, tad tas tā turpināsies visu laiku, jo prāts tāds ir. Ja jūs iedodat mazo pirkstiņu prātam, tad viņš paņems visu roku. Ar to es domāju, ka mums sāp, mēs izlaižam formu, bet mēģinam tomēr saglabāt nekustīgumu. Pastrādāt arī ar sāpju slieksni. Turpinam ar elpām. Nākamā praksa mums būs kapalabhatī, jeb straujās izelpas. Ja, būs straujas izelpas, dabiska ieelpa, straujas izelpas, dabiskas ieelpas. Ja, tad virzam uzmanību no uzacu centra atpakaļ uz nabas centru. Ja, vēders, nabas centrs. Ja, strādājot ar prānu, mēs strādājam ar praniskajiem centriem, čakrām. Un nākamajā praksē mēs strādāsim ar nabas čakru. Ja, vienkāršā valodā runājot ar vēdera kustību. Ja, darīsim 33 reizes. Ja, jaunāki dalībnieki, jūs lūdzu dariet 20 reizes maksimums, jeb mazāk pēc sajūtas. 15-20 reizes pietiks. Ja, pārējie praktizējam kā ierasts 33 reizes. Ja, ritms lēns, bez steigas, apzināti. Ja, es ritmu iedošu. Un noskaņosimies pirmajam raundam. Tālāk mums ir elpas aiztura. Un pieredzējušie praktizētāji var likt arī banhas, slēdžus. Viss kā ierasts. Noskaņojamies un sākam ar dziļo izelpu. Dziļa izelpa, izelpojam visu gaisu, aizturam elpu, ja vajag. Un ar nākamo ieelpu sāksim.
tie, kas ir galā, turpinam sekot elpas ritmam vēderā, koncentrēties uz elpu un uz vēdera telpu, jeb uz nabas centru. Ja, vērot sajūtas, vērot, kas notiek, ja, kaut kas notiek, esiet vērīgi. Ja, siltums varbūt parādās. Kustības sajūtas vēderā. Un vēl šī prakse diezgan izteikti padara mūsu prātu skaidrāku un fokusētāku. Ja. Liekās domas izšķīst un uzmanība pastiprinās šīs prakses palīdzību, tāpēc mēs to arī praktizējam. Ja, uzmanība ir ļoti svarīga meditācijā, bez tās mēs nekur netiksim. Ja, un turam uzmanību uz nabas centru vai uz vēderu un uz elpu. Ja, pieredzējušāki praktizētāji var arī vērot apziņas ekrānu, turēt acis šamhavī mudrā, ja, vērot gaismu, formu, aizvērto acu priekšā. Tā noteikti arī parādīsies tik līdz prāts apklusīs, tā prāts izpaudīsies krāsās, formās, aizvērto acu priekšā un turpināsim ar otru piegājienu. Viss tas pats. Ja, fokusēt, lūdzu atcerieties, vēders tikai kustās, asi ievelkam, ja, uzmanība ir tikai vēderā, nevis uz degunu, ja, nešņaucam iekšā, bet nešņaucam ārā, bet asa kustība ar vēderu un gaiss izplūst. Un tad dabiski ieelpa. Turpinam. Trīs un trīs reizes. Un tālāk aizture, slēdži. Un aizturs brīdī koncentrējamies uz slēdžiem vai uz vēdera telpu, uz nabas centru. Un atelpas brīdī turpinam uzmanīgi vērot, ja, procesus, kas mums notiek. Ja, kaut kas mainās. Turpinam sekot elpai vēderā. Vēl viens piegājiens mums ir priekšā.
Jā, maksimāli relaksēti, atcerieties pa muguru, jā, mugura taisna. Seja relaksēta, noskaņa priecīga. Un pēdējais, trešais piegājiens būs 34 reizes vai 20 reizes. Nu, un pieredzējušie dalībnieki, jūs varat pamēģināt arī ārējo aizturi uztaisīt. Ārēja aizturi un maha bandha, visi 3 slēdži pēc izelpas. Un turpinam. Un tie, kas ir galā, atkal turpinam vērot procesus, kas notiek, atgūt telpu, atgūt iekšējo līdzsvaru, mieru. Ja, prakses laikā mēs sasprinzinājāmies, tad atkal atslābinamies. Atslābinam vēderu, ķermeni. Ļaujam elpai dabiski plūst. Un koncentrējamies uz uzacu centru, punktu starp uzacīm. Vienkārši turam uzmanību. Ja kāds varbūt redz aizvērtu acu priekšā melnu punktu, vai varbūt krāsainu punktu, vai ovālu formu, tad tas ir labs punkts, pie kā turēties. Ja, tas ir jūsu prāts, jūsu apziņa vizuālā veidā. Ja jūs neko neredzat, vienkārši turpiniet koncentrēt uzmanību uz acu centrā vai uz pieri, ja tas ir vieglāk. Bet tā kā no iekšpuses, nevis no ārpuses, bet no iekšpuses. Ja, piere ir ekrāns, bet uz iekšpusi. Ja, jūs raugaties ar iekšējo aci. Un piere ir ekrāns, tāds, ko jūs redzat aizvērtu acu priekšā.
Un vienlaicīgi mēs pāriesim pie Udžai elpas, jā, lēnām, pakāpeniski ieslēgsim Udžai, tas ir kakla elpa, šņācošā kakla elpa, un vienlaicīgi pāriesim uz kakla bedrīti, uzmanība ir kaklā, jeb uz Višudhī projekcijas punktu, jeb vienkārši uz kaklu un balseni. Un elpojam caur kaklu, sajūtam vēsumu un skaņu. Ja, skatiens var palikt uz uzacu centru, bet uzmanība ir kakla centrā. Ja, un Udžai elpa, vieglas šņācošas elpas. Turamies pie šīs elpas, pagarinam, velkam garākas, viņas var vilkt ļoti garas, 5 līdz 10, pat līdz 20 un 30 sekundžu garas, bet iesākumā 5-6 sekundžu garas elpas mums pietiks. Vienkārši velciet caur kaklu iekšā. Ja, ar sajūtu nedaudz sasprindzinām balseni, un arī uz izelpas stumjam ārā. Skaņa ir gan pie ieelpas, gan izelpas. Udžai elpa tā ir. Ja, pārāk stipri arī nesasprindzināmies, lai nesāp kakls, bet lai ir viegla skaņa, ko jūs dzirdat, bet nedzird apkārtējie. Apmēram tāds ir skaļums. Pieredzējušie praktizētāji noteikti arī tur mēli kičarī mudrā. Ļaujam džai ieskrieties un ejam tālāk. Nākamais mums ir vēl zemāk ejam, sirds centrs priekšpusē. Ja, starp krūtīm, sirds augstumā, krūšu kauls, aptuveni ar uzmanību atrodam šo vietu, sirds čakras punkts. Un turam uzmanību šeit, aktivizējam šo vietu. Ja, vienkārši ar uzmanību esiet ķermeņa priekšpusē, sirds augstumā. Mēģiniet te atrast pulsu. Varat arī iztēloties, ka jūs elpojat cauri šai vietai. Ja, bet kakla elpa paliek. Visu laiku sekojiet līdzi, lai ir skaņa elpai. Udžai elpa turpinās. Un ejam vēl zemāk. Uz nabas centru atrodam nabu. Un elpojam caur šejienu. Ja, tie dalībnieki, kas pazīst priekšējo pasāžu, naba uzacu centrs, lēnām pārējiet uz pasāžu. Pārējiem atgādināšu, pasāža ir psihiska, jeb mentāla pasāža. Mēs iztēlojamies, ka mēs ieelpojam no nabas, mazliet ķermenī iekšpusē, un elpa uzmanība virzās uz augšu, naba, sirds centrs, kakls un noslēdzās punktā starp uzacīm. Ieelpa noslēdzās brīdī, ka jūsu uzmanība ir uzkāpusi augšā no nabas līdz uzacu centram. Jūs vienkārši virsieties uz augšu ar uzmanību. Un izelpa sākās no uzacu centra uz leju. Kakla centrs, sirds centrs un nabā noslēdzās. Izelpa noslēdzās nabā. Un atkal no jauna. Ja, tāds tā kā lifts uz augšu un uz leju. Uzmanība pārvieto. Elpa un uzmanība kustās kopā. Kā iztēloties. Ja? Ne loģiski, ne racionāli, bet intuitīvi. Ja mēs varam arī teikt tā,
Ja, iztēloties caurspīdīgu caurulīti, kas savieno nabu ar uzacu centru. Un tā atrodas nedaudz ķermenī iekšā, un pa šejienu pārvietojās elpa un jūsu uzmanība. Uz augšu ar ieelpu un uz leju ar izelpu. Un mēģiniet fokusēties uz kustību. Un citas domas neielaist. Ja ir pa sarežģīti, tad vienkārši naba pie ieelpas, uzacu centrs pie izelpas. Un viss. Un uģai elpas skaņa arī pārvietojās kopā ar elpu un uzmanību. Ja šis jums prasa ārkārtīgi lielu piepūli, tad vienkāršojiet, taisiet atpūtas brīžus un mēģiniet turpināt. Pārējie turpina šajā pasāžā vērot elpu, uzmanību un prānu. Baltas gaismas formā. Balta gaisma pārvietojās pa šo caurulīti uz augšu uz leju, un mēs pārvietojam prānu. Un mēģiniet neielaist nevienu lieku domu, 100% fokus uz pasāžu, uz elpu, uz skaņu un uz prānu. Ieklausieties elpā, ieklausieties skaņā. Pasāžai jānotiek brīvi pašai no sevis, bez piepūles. Ja jūs pieiet tam intuitīvi, ar vieglumu, tad jums viss sanāk. Ja jūs cīnaties, tad ir mazliet grūtāk. Tad vienkāršojam un sekojam elpas skaņai un ķermeņa priekšpusē. Un atcerieties par mantru Soham. Mantra Soham arī pievienojās. Saklausiet to. So pie ieelpas, ham pie izelpas. Un pakāpeniski paliek tikai mantra un elpas skaņa. Pasāžu var izgaist, var palikt.
Jā, koncentrējamies tikai uz skaņu un uz mantru. Un visa uzmanība ir mantrā un skaņā. Soham. Pakāpeniski uzmanība no mantras pāriet uz sirds telpu. Sirds telpa apvidus sirds tūmā. Jūs varat turpināt mantru skaitīt, bet uzmanība virzās uz sirds telpu. Vērojam sirds telpu. Šī ir vieta, kur mēs piedzīvojam emocijas, kur mēs radam emocijas, kur dzīvo emocijas. Sirds telpa, sirds apvidus. Koncentrējamies šeit, smalkajā ķermenī, ja? Telpā. Tukša telpa. Tas ir aiz fiziskā ķermeņa, smalkajā. Sajūtiet šo vietu kā telpu. Tukša telpa. Nav domu, nav emociju. Tukšums. Un šajā vietā mēs mēģināsim radīt emociju. Un mēģināsim radīt prieku. Jā, pacentieties vienkārši ne no kā. Neatceroties vienkārši radīt prieku vai piedzīvot, vai varbūt jau sajust. Prieks sirds telpā. Ja mēs varam tēlēni izteikties, ka jūs esat kā tāds podnieks. Jūs mīcat mālu, veidojat dažādas formas, veidojat formas, kas jums pašam patīk. Vāzes, krūzes, podus. Tad esiet podnieks un izmīciet prieku. Kāds varētu izskatīties prieks? Jā. Un jūsu māls ir prana, sirds telpa,
Mēģinam veidot prieku, sajust, radīt bez ārējiem iemesliem. Iekšējs prieks. Ja, tas ir jūsu dabiskais stāvoklis. Jums pat nav nekas jādara, jums tikai jāatcerās. Un jāpieskarās šai dimensijai. Dziļš iekšējs prieks. Radam, mīcam, veidojam. Un mēģiniet sajust, ka sirds telpā tiešām kaut kas notiek, kaut kāda vibrācija, prieka vibrācija. Un prieks izplatās. Kā gaisma, sirds telpā. Mēģiniet pastiprināt šo sajūtu. Ja jums tiešām tas neizdodas, tad izmantojiet atmiņas, atcerieties kādu priecīgu brīdi, bet palieciet ar sajūtu, nevis notikumu. Atdaliet to no notikuma, palieciet ar sajūtu, atcerieties sajūtu, ka jūs bijāt priecīgs. Tā arī var darīt. Un turpinam vairot, izplest prieku ārpus sirds telpas pa visu ķermeni. Prieks kā enerģija izplatās, pieaug, pastiprinam intensitāti. Prieks izplatās pa organismu, prieks sirdī, prieks plaušās, prieks smadzenēs un prātā. Prieks sejā, acīs, prieks degunā arī, kā varētu izskatīties priecīgs deguns. Spēlējieties ar šo. Un izplatīsim prieku arī ārpus ķermeņa. Dalieties ar prieku ar pārējiem praktizētājiem mūsu kopīgajā telpā. Mēģiniet piedzīvot cita dalībnieku prieku, manu prieku. Prieks vairojās. Neļaujiet prātam sabotēt šo pasākumu ar kādām atmiņām vai loģiku. Turpinam uzkavēties priekā. Uzturieties savā prieka rezervuārā un izplatiet to ārpus sevis. Ja neesiet skopi, dalieties. Mēģiniet sajust prieku līdz pat katrai šūnai, atomam. Prāna priecīga. Un jūs esat viens prieka iemiesojums
prieks visapkārt. Mēģiniet šo sajūtu vēl noturēt, saglabāt. Nu, un vēlreiz atgriezīsimies sirds telpā, ja, mūsu emociju kalvē. Vēl mirkli uzkavēsimies priekā, bet mēs varam šo prieku arī saglabāt visu dienu, visu nedēļu un piedalīties Soham prieka challenge'ā, izaicinājumā. Ja, lēnām sāksim eksternalizēties, lēnām liksim punktu mūsu sesijai bez steigas, vēl apzināmies, vēl paliekam šai brīdī, pavērojiet, kāda ir kopējā sajūta, emocija, kā jūs jūtaties. Kāds ir prāts, kādas domas nāk. Ko saka ķermenis? Vai kājas ir priecīgas vai bēdīgas un sāpīgas? Un tālāk no sirds telpas safokusēsimies uz apziņas ekrānu, vēlreiz acis starp uzacīm un noslēguma mantra OM 3 reizes, un tad sāksim kustēties un noslēgsim sesiju. Ja, mantra OM 3 reizes, mūsu noslēdošais rituāls. Ar prieku. Esam tikpat kā galā, vēl mums priekšā ir pranām mudra, mēs varam savienot plaukstas. Šis ir brīdis, kad jūs varat, jums ir sajūta pateikties augstākiem spēkiem, ka tie ir devuši mums arī iespēju priecāties, būt priecīgiem. Kam citam, sev, pa pacietību, pa darbu, pa drosmi. Tālāk mēs varam berzēt plaukstas, ja? Saberzēsim plaukstas, karstas, liksim pie acīm, un tad varam vērt acis vaļā un būsim galā, un prieks paliek. Saglabājam, cik ilgi varam. Vismaz priecīgus degunus.
Ja, turam plaukstas tik ilgi, līdz siltums tiek atdots sejai, acīm. Ja, un tad lēnām varam vērt acis vaļā, pakustēties, izlaist ķermeni. Un mūsu sesija ir galām šantī visiem. Ja, redzu, dažas priecīgas sejas, daži priecīgi deguni ir.